Čau! Es jums šodien parādīšu, kā uztaisīt šādu te kladīti. Un mēs varam sākt. Tātad pats pirmais, ko jums vajadzēs, būs burtnīcas vai klades. Manā gadījumā tās ir 2 klades un 1 burtnīca. Un tātad nākošais, ko jums vajadzēs, ir papīra lapas, lai uzlipinātu virsū savai burtnīcai vai kladēji, lai labāk turās visādas formiņas un kaut kas tāds. Nākošais, ko jums vajadzēs, ir kaut kādi žurnāli vai arī avīzes. Manā gadījumā tās ir Astas ilustrētāju junioriem un ir žurnāli, bet nav obligāti arī tie jāņem, var arī ņemt kādus citus. Un nākošais, ko jums vajadzēs izdarīt, ir izgriezt kaut kādas bildītes vai arī formiņas. Manā gadījumā tās ir glāzītes, tautstārpu dizains, telefons, kronīši, visādi burtiņi. Un arī, lai uzrakstītu savu vārdu vai arī savu YouTube vārdu. Un, protams, arī kā nu bez tiem, bez šķērēm un līmi, jo bez šķērēm jūs nevarēsiet neko izdarīt, vienkārši izsplēst, tas nebūs smuki. Un, protams, bez līmes jūs neko nevarēsiet izdarīt. Un nākošais, ko jums vajadzēs izdarīt, pats pirmais, ko jums vajadzēs izdarīt, ir aplikt lapu uz klades, kaut kā šādi, man te nepietika, bet nekas, un uzlīmēt viņu virsū. Man pagaidām nav uzlīmēts vēl, bet tūlīt būs. Un es tikko kā pielīmēju, redzēt, nekrīt nost. Un tātad mēs varētu sākt lipināt. Aizmirsu pateikt, jūs droši tagad varat paņemt kādu našķīti, man piemēram tie ir gurķīši, jo man teica, ka man vienkārši nemīgi. Un jūs varat paņemt kādu našķīti un sākt lipināt kopā ar manīm, jo tas būs diezgan ilgi, kad jūs Man jau sāp pa rokas kopā. Es nopietni nezinu, kā jūs, bet es apēdu jau savus gurķīšus. Jā, un viņi ir te ļoti bēdīgi. Es pārsvītroju pāri, kā man lielāku sirsniņu. Šitā, kaut kā tā. What the fuck? Es nežēlīgi atvainojos par šo te vārdu. Man vienkārši pielipa šī roka pie tās lapas. Un man bija tāds tā. Un vienkārši man viņa pielipa. Un tā jau notika. Tā bija pirmā reize, kad man viņa pielipa. Un es vienkārši tā sabīju. Un es rakstu. Un es, kad rakstīju, es uzliktu roku tā. Un šitā. Šādi. Man vienkārši viņa pielipa. Un es nezinu, kas notiek. Tāpēc es nežēlīgi atvainojos par to.
Jūs tagad redzat, es esmu kā Simpsons, jo es nokrāsoju sevi baltu ar balto gošu krāsu. Jā, es esmu balta, un apakšā ir balta, nu tā ir nakts krāsa. Labi, tā ir saule. Es izskatās, ka es spīdu. Bet augšā man ir normāli, jo es ietaisīšu žalūzijas, redzēt. Un tepat spīd saule, un mana krāsa pazūd. Un, protams, jūs varat arī to klādi sazīmēt. Kaut arī nesmuki, bet tas izskatīsies ļoti smuki. Kaut kādiem zīmeļiem, te ir viens zīmols, viens marķieris, un, protams, es izmantošu vēl pagaidām. Jā, man vēl ir pildspalva. Protams, kā nu bez pildspalvas, jo, jā. Bet redzams, ka šis baltais it kā, kas šis rozā marķieris nestrādā. Bet varbūt, kad strādās. Jā, viņš strādās. Cerams, man tikai viņš jāslapina. Viņš ir diezgan negaršīgs. Un viņš strādās, jo viņš ir rozā. Bet, diemžēl, viņš nestrādā. Es mēģinu, bet viņš tāpatās nestrādā, un viņš nestrādā. Kas te notiek? Kas te? Zīmējums bez zeltainās krāsas vispār nav zīmējums, jo vajag arī sauli un izkrāsot lapas un uzzīmēt puķītes, un jums obligāti jāiegādājās zeltainais zīmējums. Es nezinu, kāpēc es to visu saku, jo es šodien satrikos, es esmu DIY video. Kādas lietas, kādi zīmuļi. Izlūdot, te bija vēl viens šķērs, un vēl viens šķērs, un vēl viens šķērs, un vēl viens šķērs. 4 šķērs un dubultniekā te bija. Es atceros, man vēl istabā ir 2 šķēres. Kur vēl te ir kaut kādas šķēres, dievs? Jā. Starp citu, drīkst arī izmantot visādas līmenītes. Piemēram, es atradu savā zīmuļu kastē šādu te bērnu žūriju, jauniešu žūriju līmenītes. Tur ir uzrakstīts, man vajag pagriezt. Kaut kā tā. Te ir uzrakstīts bērnu žūriju, jauniešu žūriju, un uzlīmītes arī drīkst lietot. Tātad šīs ir uzlīmītes, kuras atver, un ir dažādas uzlīmes, jo arī ir vienādas uzlīmes, bet tas nekas. Un par arī līmeni, tāpēc jā. Līmējām! Es pati pagaidām no šīm te līmenītēm uzlīmēju tikai 4. Te man tie ir 3 brīvi lodziņi. Un te vēl pusā 1, jo es neesmu lietojusi. Un es arī atradu viņas, tāpēc es uzlīmēju tikai 4, jo man nebija arī vairāk vietas, jo izskatās šāda. Viņa būs vēl krāšņāka, un man vēl būs jātaisa otra puse. Tāpēc gaidiet, kāda izskatīsies šī te puse. Es ceru, ka tā būs smuka. Tas ir marķieri! Tas ir marķieris! Kaut kāds sīks, zils marķieris. Ej, tu nos, cik labi raksta! Tā jau labāk fonē. Jā, aizskrī.
Nu, un šodien ir otrā diena, kad es taisu šo te burtnīcu, jo vakar bija pirmdiena, šodien ir otrdiena. Šodien arī, cerams, būs tas video YouTube. Un es nepārfilmēju, jo man nevajag pārfilmēt. Bože, boy! Mani baby lips uz lūpām, un es nosmērēju savu burtnīcu. Un jā, tas nekas. Bet man diezgan labi sanāca, vispār diezgan labi. Labi, tas nav labi. Tas ir briesmīgi. Tas vienkārši briesmīgi. Zilais zīmolītis. Un es tagad krāsošu. Nevis tur kaut ko rakstīšu un līmēšu, jo man vienkārši nepietiek vietas. Un arī izskatās, kad krāso. Būs dažādas krāsiņas. Vienkārši labi es tagad meklēt un lipināt priekšā man briesmīgi zīmolis. Man tikai būs baigi daudz hashtag zīmītas. Tātad šāda izskatās mana burtnīca, jeb klāde, kā viņa sauc, aizmirsu. Un viņa izskatās šādi, es viņu aprakstīju, aplīmēju un atzīmēju, un iekšā es ielīmēju arī savu vārdu, Movie Monta. Protams, man pa īstam nesauc Movie, bet Monta Jurcika Jana. Un tāpēc es ierakstīju iekšā manu YouTube vārdu, un tur iekšā ir Movie Monta. Un viņa ir tiešām ļoti forša, un jā.